sanāk, ka jūs pasekosim līdzi. Jūs uzskatāt, ka nav neviena firma, kas varētu... Nē, pagaid, stop. Nē. Jūs pat izklausās, ka jūs priecāties par to, ka kāds ir kaut kur iekrīts ar kādu, ka ir Atvainīgi, kas to priecē? Kas to priecē? Tas ir, lūdzu, saprot, to, ko jūs iedomājaties, ja, nevajag secinājumus tādus izdarīt. Nu, jūsu secinājumi tādi īpatnēji. Jā, tādi īpatnēji. Kukškums. Kā mainās indeks, lūdzu, rakstu. Padomājies, vat šis pats laiks. Jūs vēl nerakstījāt Bija šis laiks, jā, šī filma. Viņa nobankrotēja un palika parādā mums siltumtīklu uzņēmumā, palika parādā mūsu ūdenim, palika parādā mūsu atkritumiem, jā? Dzīvokļučnieki vainīgi nobankrotēja? Nē, firma tā bija, jā. Bet tad, ko tagad mums ir jāiesaka, nevienam vairs neiet prom no mīklu? Es piedāvāju pašiem veidot savu sabiedrību, paši veidot savu dzīvu, nevis iet pie apšaubāmām firmām. Veidojiet savu dzīvu, kur jūs paši esiet saimnieki savā mājā. Un tas ir mans mērķis, ja? Un tad būs viss kārtībā. Bet, ja staigā aiziet pie apšaubāmām firmām, tad es jums varu piesaukt. Labi, mēs te nevaram izdarīt no apšaubāmām firmām. Parunāsim varbūt turpinājot par mīto jauno internetu lapus, ko jūs šādā sākumā solījāt, ka pēc pāris mēnešiem būs. Nu, no kāds sākumā ir pagājuši. Tie ir visi līdzekļi, ja? Un man citu līdzekļi, cik mēs varam atļauties no tiem 500 centīmiem, ko mēs saņemam, ja? Atvainojos. Nu, redziet, es jums stāstu, un jūs pat neiedzināties. Es saku vēlreiz. Jā, bet jūs atkal nedzirdējāt, ka 5 centīmi ir tie, es jums pateicu, ja? Ka 5 centīmi ir mieru maksāt mums firmu par tiem pakalpojumiem, tas ir, piedodiet, dzīvokļu īpašnieki, ja? Un viņi nevis veidoja savu biedrību, ja? Ekonomējot naudu dabiski, ja? Un visas rūpes, mēs viņu vietā visu darām. Un tā ir minimālā maksa, ko mēs darām. Bet no tiem 70 centīmiem nīps arī saņem tikai 5 centīmi. Mēs jau vairāk nesaņemam. Kādas problēmas ir ar internetu lapus, ja viņi ir izveidoti, ir arī apakšu nodaļas izveidoti, kāpēc tur nevar ielikt, piemēram, nezinu, par siltināšanu, tur nav pilnīgi viena vārda. Kā jūs varat informāciju ietvēlēties, ka nav? Nu, pietiekoši, es domāju, ka šī informācija pietiekoši Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūrā, jā, kuras dibinātāji mēs esam, mēs strādājam kopā ar viņiem, nu, jā, es pieņemu jūsu kritiku, Jūs mājaslapā nav pat avārijas dienas telefonu. Nu, ko es jums varu atbildēt? Bet tas neprasa, man liekas, es nezinu, vai tas prasa ievietot informāciju, tas prasa papildu līdzekļu. Ierakstu būs rītā, tev jābūt iekšāji. Jūs solījāt gadu sākumā, pēc mēneša nav augusi. Vai Rīga ir kaut kā samazinājusi vai pārskatījusi arī, krīzes iespējām pašvaldību to pašu darbinieku skaitu, algas? Jā. Nu, darbie, redziet, te ir tāda divējāda situācija. Dabiski, ka mēs nevarējām skrējot pakaļ visai tā mūsu ekonomikas attīstībai paaugstināt mūsu darbiniekiem algas. Jo mūsu apsaimniekošanas maksas apstiprinātājs, kas ir, ja? Tas ir dzīvokļu īpašnieki, tie ir mūsu 15,000 klienti. Nu, es tādu akmenīti metu parasti uz mūsu regulējamo sfēru, jā, tur bija savādāk. Tur ir regulātors, tur ir profesionāļi, jā, un viņiem pierādīja, ka visa ekonomika ceļās uz augšu un ka vajadzētu sev tās algas mūsu saviem darbiniekiem. Nu, mēs necēlām viņus, bet neskatoties uz to, mēs viņus ir samazinājuši. Bet darba darbinieku skaitu samazināt, jā, nu, es jums pateikšu, tātad 400 mājas ēka eksploatācijas daļā apkalpo 5 inženieri un 8 namu pārziņi. Nu, ja mēs izrēķinām katram, cik tad ir uz vienu māju, es domāju, tas tāpat ir pamaz. Jā, lai mēs tā jau esam optimizējuši tās izmaksas, lai viņas būtu labi, lai mēs izdzīvotu. Varbūt arī tāpēc viņi negrib iet projām. Jā, jo mūsu, teiksim, tas viens no kritērijiem, kam būtu jābūt, jā, cik tas uzņēmums sevi paņem, jā, par šo te darbu. Jā. Un jūs jau varat pastīties citās pilsētās, cik tad viņš ir, jā. Nu, konkrēti, Astē ielā 14, ja? Kur apsaimnieko
mūsu deputāts pārvaldnieks Nevoļskis, ja? Jauna māja, ja? Pietītāt, ja? Kādā sakarā viņiem vajag 35 centīnu apsaimniekošanas maksu? Kur tā nauda paliek pārējā? Vai dzīvokļu īpašnieki lemj? Cik jums, Vidža kungs, ir alga pašlaik? Man nav alga pirmā. Tas ir atlīdzība. Atlīdzība? Jā. Jo ja jūs, man jāpaskatās, es tik tiešām. Jūs tiešām nesanāt, cik jums kontā ietek katru mēnesi? Kontā ietek kaut kur ap, bet es maksāju, ja, par dzīvokļiem un kaut kāds, varētu būt kaut kā 1200 lati. Tas ir, tā atlīdzība. Bet jūs ziniet, ja, ka man jāstrādā 24 stundas. Jūs to darat? Nē, tā ir komerces likumā. Dabiski, ka es esmu gatavs strādāt, ja, un es atbildu uz sarunām. Dažu laikam aizpirst. Bet tas tāds. Sakiet, jūs teicāt par algu, ka ir algas samazināts nīkā. Cik tad ir, cik procentiem varbūt ir arī izreikināts vidēji 10–20%? Mēs to izreikināsim, ja tas ir vajadzīgs, es jums pateikšu. Bet ir samazinājums? Jā. Sakiet, ko jūs darāt, lai ietaupītu administrācijas resursiem paredzēto naudu? Apsaimniekošanas maksa mazinājusies un procenti vēl cik redzēt? Ja jūs ienāksiet nīpā, kur jūs nenākat, jā, tad jūs redzēsiet, ka mēs mēģinam arī tātad esam izremontējuši klientu apkalpošanas daļu, jā, vēl 3 mēnešu laikā neesam varējuši pasūtīt mēbeles, mēs pasūtīsim, jo redziet, jaunais pārvaldīšanas likums, dzīvojamā māju pārvaldīšanas likums apsaimniekotāji uzliek tādu funkciju, ko no 1993. gada, kad izveidoja dzīvojamā māju privatizācijas komisiju, ir jādara viņai. Tas ir mums ir faktiski jāinformē jebkurš dzīvokļu īpašnieks par visām aktualitātēm dzīvojamā māju pārvaldīšanā. Ja? Tad mums ir jāskaidro visi normatīvi akti, vispārējais, ja? No 1. janvāra. Līdz šim to vajadzēja darīt, tagad jau likvidētajai mājokļu aģentūrai. Tur garāks nosaukums. Jā. Viņi to nedarīja, ja? Bet mēs to darījām. Tagad mēs arī, tāpēc arī... Ar savu mājaslapu internetu? Ko lūdzu? Vai jūs to darījāt? To informēšanu. Klausieties, jūs varat parunāties ar jebkuru mūsu māju vecāko, es domāju, ka viņš ir pietiekoši kompetenti šajos jautājumos. Ja kurš dzīvokļu īpašnieks ir, kurš vēršās pie mums, mēs ar viņam visu izskaidrojam. Ja? Tas ir mūsu pienākums, un mēs to darīsim turpmāk. Ja? Un lai mēs varētu šo te klientu apkalpošanas daļu un arī piesaistīt citus arī nomniekus, ja? Jo tas arī viens no ieņēmumiem mūsu uzņēmumam, ja, iznomāt telpas, kuras mums pašiem nav vajadzīgs, ja, un arī mēs saspiežamies un samazinamies. Ja.